Nu, labdien. Šodien tā īsi par lorpio barību, par to, kā izvēlēties pareizi. Nonākt jūs pie plaukti. Plaukti pilni, ienākt veikalā. Kuru ņemt? Velns viņu zina. Pie tam, ka šā gada jaunums, par kur es esmu daudz jau arī stāstījis savos raidījumos. Grand Prix sērija. Ja? Grand Prix sērija. Viss labi, bet viss vienādi iepakojumi un 4 dažādas barības vienādos iepakojumos. Atšķirās tikai uzrakstīņš. Te ir tumšā, te ir naturālā, te ir upe un te ir dzeltenā. Ja dzelteno vēl var, dzelteno un tumšo vēl pēc krāsas kaut kā var atšķirt, tad naturālo no upes nevar. Tātad, upe vienmēr būs, vispār, ja mēs skatāmies uz barībām un barību izvēli kā tādu, upe vienmēr būs nedaudz līmīgāka, jo tai barībai tomēr ir jānogrimst un uz grunts, un lai nepiesaistītu, lai viņi neaiziet pa straumi, viņai jābūt bikiņi vairāk saistēlām. Tad pie tam, ka šīs te barības visas ar vienu aromātu. Teiksim, 4 jaunā sērija šā gada, visas ir 4 ar vienu un to pašu aromātu. Spēcīgs, foršs, tāds, pat nav neko konkrēti nepateiks, pēc kā viņš smaržo, bet man ļoti patīk. Tātad, pēc kārtas, naturālā, lēna upe, ezers, vai tad, kad jums gribās, lai ātri sasauktu zivis. Tātad visas barības, tā kā jau vienmēr reklāmās raksta, strādā uz visu. Viņi ieteicam breksim, raudai, līnim, karūsei. Tas attiecās uz visām šīm te barībām. Tumšai vēl plus rauda, jo viņi ir vissmalkākā. Tumšās barības parasti izmantojam tad, kad sāk atzist ūdens. Tātad augstā ūdenī, jo, tātad gaišās barības ir tīri vasaras, siltais ūdens, vasara un vairāk tieši lielās zivs, breksis, karpa, arī līnim reizēm, jo uz grunta šāda te barība, praktiski spilgta dzeltena, viņa rada tādu ļoti gaišu pleķi, no kura baidās sīkzivis, un rupjai zivī tas var patikt, bet ir tā, ka gaišā barība vasarā var nostrādāt diezgan bieži. Ceļš kaut kādos, kad ūdens ziedz, tādās duļķēnā ūdenī, tāpat kā sarkans pleķis uz grunts var nostrādāt ļoti labi, un gaišais pleķis var nostrādāt ļoti labi. Aromāts visiem atgādina vienāds. Gaišā barība un tumšā barība ir ļoti smalkas. Lai viņš tāds mutulis izveidojās, nav vienā lielā bumbā, bet tāds gaišs pleķis, lai veidojās. Tumšās barības, tātad tas ir augstais ūdens, tas ir augsts ūdens, es gribētu teikt kaut kur no oktobra beigām līdz pat aprīļa vidum, aprīļa sākumam, marta beigām, aprīļa sākumam. Barībām vajadzētu būt tumšām, neitrālām vai tumšām, jo tad, kad ūdens dziest, vai ūdens tikko viņš ir augsts, zivis ir tādā režīmā, ļoti uzmanīgā. Un jebkurš kaut kāds, iedomājieties oktobri, novembri, ja, kad jau tāds vairs nekas dabā, vairs nekā zaļa praktiski nav, visi tādi tumšie toņi, un pēkšņi jums uz ūdens tilpnējos grunts parādīsies kaut kāds gaišs pleķis. Protams, ka zivs baidīsies. Tāpēc, tad, kad sāksies tumšais laiks, noteikti izvēlēties tumšās barības. Tumšais laiks arī dabā. Dabā klusais tumšais laiks, ņemam tumšo barību. Tātad, upe, kā jau es teicu, tā ir straume, pamatos lielāki dziļumi un straume. Tad mēs ņemam upes barību, mēs zinām, ka mums viņa neizjuks kaut kur pusūdenī, noteikti sasniegs grunti un tur arī sāks strādāt. Gaišā barība attiecīgi tā ir tīrā vasara. Maijs, jūnijas, jūlijas, augusts, ja silts, tad arī vēl septembris. Tātad, lorpio barības, kā jau to vienmēr arī uzsveru, galvenais vispār barībai ir pareizi viņu samitrināt. Lorpio barībām recepti ir absolūti vienkārši. Šīm te sērijām, par kurām es runāju, Grand Prix, Magnetika, praktiski visām, uz kilogramu barības mēs liekam puslitru ūdens. Viss paņemam buņģiņu, puslitru ūdens, droši lejam iekšā, barībā maisam un būs tā stadija, kur ir vajadzīga sākumam. Pēc tam, ja ārā būs silts un saulains un sauss, tad barība copas gaitā vajadzēs nedaudz piemitrināts. Ja ārā būs mitrs, tad mums tomēr vajag ar kaut kā piesekt, lai barība neuzsūta sevī pārāk daudz mitrumu, bet tas jau copas procesā. Tā kā galvenokārt kilograms barība, puslitrs ūdens.
Tas attiecās uz Latviju.